Sveiki! Šodien nolēmu padalīties ar to, ko man daudzi cilvēki ir jautājuši. Kāda vienkārši ir sajūta vispār dzīvot, daudz ko zinot, ko daudzi citi cilvēki nezin, zinot arī savas dzīves notikumus kaut kādus uz priekšu. Kā vispār tas, teiksim, maina dzīvi? Un tas noteikti sasaucas ar to, ka cilvēkiem ir ļoti daudz stereotipu par to, ko tas īsti nozīmē, tā kā dzīvot ar garšīgības spējām. Es šobrīd nerunāšu par ietekmēšanu, kas neatiecas uz to, ka, piemēram, zinot kaut ko var rīkoties citādāk. Tas jā, bet, teiksim, šobrīd neapskatīšu tēmas, kas nozīmē, piemēram, rituālu veikšanu, lai izmainītu kaut kādus notikumus, bet tīri tā kā zināšana vienalga, vai tā būtu tīra gaišredzība, kā neko neizmantojot, vai tas būtu izliekot kārtas, no kādiem paņēmieniem, ja? Un es vairāk balstīšos uz savu pieredzi, bet šeit tad būtu pieminējuši arī to, ko citi cilvēki ir teikuši, tādi, kuriem arī ir šādas tā saucamās spējas. Un ir tā, ka ļoti daudz cilvēki tiešām saskatās filmas, tas ir viens, un otras puses viņi īsti līdz galam, manuprāt, neaizdomājas, ko īsti tas nozīmē, bet ir diezgan daudz arī filmu par šo tēmu, un ir visādi izteicieni, piemēram, uzmanies no tā, ko tu vēlies, vai, piemēram, par kaut kādām, ir pat pasakas jau no seniem laikiem, kad tiek uzdāvināts, teiksim, atnāk kaut kāda feja, vai tur, es nezinu, nomakšķerē kaut kādu tur to slavino kaut kādu līdeku vai kaut kādu zini, kas tur izpilda vēlēšanās, un cilvēks tikai prasa un prasa, bet kaut kā vienkārši, nekad jau, nesanāk vienalga perfekti, vai ne? Ir pat tas jau seniem laikiem jau pat pasakās ir, ja? Pat dabūjot, ja tās lietas, un, teiksim, daudz ko, piemēram, zinot iepriekš, var rīkoties citādāk, var izvēlēties to, kas ir veiksmīgāks. Bet ko cilvēki nesaprot, ir tas, ka tas jau neizmaina pasauli. Un šeit ir tā, ka ļoti grūti runāt par šīm lietām, tādēļ, ka cilvēki vairums, viņi klausās, bet viņi dzird tikai kaut kādas atsevišķas lietas. Viņi vienkārši nav tās empātijas spējas vai spējas iedziļināties, aizdomāties tiešām, ja kā tas realitātē ir, nevis tā, kā viņi iedomājas, ja. Viņiem šķiet, piemēram, ja es zinu, ka būs tā vai šitā, ka ir ļoti vienkārši, tā kā darīt citādāk, ja. Bet, pirmām kārtām, tā zināšanai robežas. Pilnīgi visiem, kuri ir inkarnējušies kā cilvēki, visi guru, kas saka, viņi zina visu un visu dara tikai perfekti, mēs zinām, kā tās viņu sektas parasti beidzās. Bieži vien ar vardarbību, ar to, ka viņi ir cietumā, ar visu kaut ko, ja? Un tad man jautājums, kas tad nemāca, ja tu visu tā zini, ja? Kāpēc tu beigās esi cietumā, vai kāpēc tu esi beigts, vai kāpēc viss tev tur izjuka, ja? Pat, ja es zinātu vēl labāk, kas ar mani notiks un kas notiks ar pasauli. Pasauli ir pasauli un pasauli ir grūta. Un pat tad, ja mēs zinām ļoti, ļoti daudz, saku, kaut kā runājot ar reāliem cilvēkiem, ir viens, skatoties filmas cilvēki, jā, es varu saprast, kāpēc, piemēram, tā ir, ka beigās tāpēc nonāks pie tā paša rezultāta. Viens ir tas, ka mēs nevaram vairāk ietekmēt to, ka mēs esam piedzimuši. Par to es jau 100 reizes esmu runājusi. Mums katram ir dots šis ķermenis ar saviem gēniem. Mēs varam dzīvot veselīgāk, mazāk veselīgu dzīvesveidu. Tas viss ietekmē, protams, mūsu lēmumi vai ne, bet mums ir šis ķermenis, šie gēni, mums ir bijuši tāda ģimenes pieredze, ja, līdz tam brīdim, kad varbūt mums sāk parādīties šīs spējas. Man viņas bija jau kopš dzimšanas, bet es pat nevaru teikt, ka viņas būtu pieaugušas šīs spējas. Labi, ir, bet neteiksim, ka ievērojamā mērā. Bet, tā spēja viņas pielietot, arī izdarīt svarīgi, tā kā pareizos lēmumus. Es esmu tur, kur es esmu, jā. Mana nervu sistēma arī ir, kopš bērnības veidojusies tā, kā viņa ir veidojusies. Un, teiksim tā, ka tās lietas, ko es gribu,
kāpēc man nav ideāla dzīve? Ja? Nu viens ir tas, ka man ir ģenētisks saslimšanas, un es tur vairs neko nevar izdarīt, ja man gēnos vienkārši, un es viņus varu menedžēt labāk vai sliktāk, un noteikti, nezināšana, labi, citi jautājums, es par to ierunājos, ja, ka tā kā, man droši vien ir labāk nekā citiem ar tādiem gēniem kā man, bet tas ietekmē ļoti, tur es neko nevaru izdarīt, ja. Bet laikā, kad tas vēl man ļoti nedaudz izpaudās, var teikt, dzīvi nebojāja. Tas, ko es gribēju, īstenībā bija tas, ko es nevaru nekad vairs dabūt. Un tā ir bijusi milzīga problēma manā dzīvē, ko es nesapratu pati, ko es meklēju. Es vienkārši nesapratu, kas tas ir, ko es īsti gribu. Man bija visādas lietas, ko es gribēju, ja. Piemēram, ja es gribēju vairāk naudas, bet tas kaut kur palika, un tā nebija lielākā prioritāte, ja. Tāpēc es savu dzīvi būtībā visas izvēles, ko es izdarīju, es viņas izdarīju virzienā uz mērķi, ko nevar sasniegt. Kur es varēju sasniegt kaut ko tajā brīdī līdzīgu, bet īstenībā mans mērķis, lai gan viņš izklausās ļoti, tas nav tā kā gribēt tur spārnus vai gribēt kaut kādas fantastiskas lietas. Nē, it kā izklausās tā kā, ka tas nav tas varbūt visneticamākais, bet es ļoti ilgus gadus, būtībā, ko es gribēju, bija ģimene. Un to sajūtu, kāda ir, ko bieži cilvēki iedomājas, ja, ka jau viņi neizdarīs kaut ko ļoti šausmīgu, ka ģimenē taču viņus mīlēs tāpat, vai, labi, būs strīdi, būs vienas problēmas, bet tomēr būs tā sajūta, ka apkārt ir tie cilvēki, kuri, būs, viņi var kaut vai tevi visu laiku tur tā kā zāģēt, viņi var no tevis kaut ko sagaidīt, bet viņi, tā kā nepametīs tevi tomēr, viņi būs tev blakus, tāpēc tā ir tava ģimene, tie ir tavi radinieki, ja, tā kā. Man vienmēr, man nebija šīs sajūtas, man bija tāda sajūta, ka pilnīgi kurš ar mani pamest. Un man tā kā iestāstīts, ka neviens mani nemīl un ka es nevienam neesmu vajadzīga, lai gan tā nebija gan patiesība. Bet kādā ziņā es arī ģimenē nevarēju justies brīvi un es nevarēju būt es pati. Un es būtībā visus ļoti, ļoti ilgus gadus es vēlējos atrast cilvēkus. Tā kā saka, angliski atkal, es latvisku tiešām brīžiem nezinu tos terminus, ja, your tribe, tā kā saka, atrast savu cilti. Atrast tos cilvēkus, ja, kuri būs tā, arī ir rakstniecībā, found family, atrast tā ģimene. Tā kā tā ģimene, kas tevi pieņem, tu atrodi tos cilvēkus, kas tiešām ir, kā jauna ģimene. Un īstenībā tā ļoti, ļoti reti notiek. Jo tā ievaino dvēseli, kas ir, kad paša vecākiem bērns nav vajadzīgs. Un kad tiek ieskaidrots, ka arī visiem pārējiem radiem cilvēks nav vajadzīgs. Tas ir pārāk, tas sabojā visu, var teikt, tāpēc, ka tas ir vajadzīgs bērnam īstenībā. Un meklēt to tālāk. Es atradu ļoti daudz draugu, ļoti daudz interesantu foršu cilvēku, bet ko es gribēju bija, lai viņi mani nekad nepamestu un lai man būtu tā sajūta, ka tas ir uz mūžu un ka tas nekad nebeigsies un ka viņi mani pieņems, ka viņi man piedos, tāpat kā es viņiem piedodu, es biju ļoti ekstremāli piedodoša, bet no otras puses vienā brīdī es atkal sāku saprast, ka nevar jau arī tā. Tas tevi padara par, tevi sāk izmantot, un es sāku saprast, ka man ir manu šo te ekstremālo pieķeršanos un to, ka es tik ļoti, ļoti gribēju izveidot to sabiedrību. Man pat izdevās izveidot ļoti interesantas sabiedrības, liekoties balstīts uz pagātnismu, uz ezotēriskām interesēm. Un tiešām tādi cilvēki, kas turējās kopā un citu kodā ziņā atbalstīja, mēs pat rīkojam tādu kā aplis, kur katrs stāstīja par savu dzīvi, tiešām diezgan iedziļinoties, ja. Bet viens ir tie cilvēki, neviens man nezināja kopš bērnības, un tā sajūta, kāda ir, kad kāds zina tevi no bērnības, tas var nebūt pat radinieks, var būt bērnības draugs. To nav iespējams īsti iegūt vairāk nekad. Jo var iepazīties, var izstāstīt daudzas no tām lietām, bet tas, kurš nav redzējis tevi kā bērnu vai vismaz kā tīni, sajūta būs pilnīgi cita. Un es šo visu stāstu kā piemēru. Es ieguldīju savas paredzēšanas spējas un meklēju, kur man doties, lai es tuvotos šim sapnim,
lai man būtu tie cilvēki, kas man ir tik tuvi, kuri man būtībā pazīst mani no galvas līdz kājām, kuri zina manu dvēseli un es zinu viņējo. To nav iespējams iegūt to, ko es gribēju. Un es veltīju savu dzīvi dzenoties pakaļ šim sapnim ļoti, ļoti ilgi. Es 35 gadu vecumam. Man teikt, 39. Es 4 gadus esmu sapratusi, ka es esmu darījis pilnīgi stulbību, ko nevar izdarīt. Un ar visām savām paredzēšanas spējām, ar to, ka es darīju daudz ko, kas tiešām veda mani kaut kādā šī sapņa virzienā, ja? Ko es nenožēloju. Lai cik tas nebeigtos ar salauztu sirdi un beidzot saprotot ar terapiju, ka to nevar izdarīt vairāk, to, ko es meklēju, un to vairs nevar salabot, kas man ir salauzts, ja es tikai varu veidot savu dzīvi citādāk. Un iedomājieties jebkuru citu cilvēku, kam vienkārši tā vēlme ir kaut kāda neīsti izpildām. Un vienalga, cik jūs spējat paredzēt, es mācīju atrast tos cilvēkus, kuri varētu būt vistuvāk šim te. Es mācēju veidot visu. Es pat izdarīju tādas lietas, ko likās neviens nevarētu, ja? Ja sevišķi ar manu raksturu, es pat pārveidoju sev raksturu, lai es citiem patiktu. Es lielākoties nevienam nekad nepatiku. Es sev pārveidoju tā, ka cilvēki vienkārši mani ņēma par paraugu. Viņi teica, tev ir tik fantastiska dzīve, visi tev līp klāt kā mušas, tu esi vienkārši tā kā sabiedrības dvēseli, visi, tā ir tava kompānija, tie ir tavi draugi, visa šī kompānija, kurā mēs nākam kopā un tiešām atveramies un dalamies. Un tas viss ir tikai tevis dēļ un wow, un cilvēki man vienkārši tā kā pilnīgi uzskatīja mani par kaut kādu brīnumu un tur blā, 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 ja. Nu, tas viss izjuka vienā brīdī, tāpēc, ka es no tā sagaidīju vairāk nekā ir iespējams. Un ja es būtu adekvāti gribējusi vienkārši draugu grupu, bet nemeklējot šo te beznosacījumu pieņemšanu kādai, it kā adekvāti vajadzētu būt būtībā vismaz no vecākiem, ja, es būtu iegūst daudz vairāk. Bet jūs redziet, kur ir problēma. Es cinos pakaļ tam, kas nav iespējams. Un lai cik es neizdarītu pareizās izvēles un lai cik es nerīkotos pareizi pēc savas gaišredzības, ir vajadzīga viedība, kas palīdz saprast. Tas nestrādās. Bet viedums nav tas pats, kas gaišredzība. Un lūk, tas ir viens piemērs. Pasaule ir tāda, kāda ir. Un cilvēks ir tāds, kāds ir. Un mēs varam sevi mainīt, bet mēs nevaram izmainīt savu pagātni, mēs nevaram izmainīt savus gēnus un tam līdzīgi, ja? Tas ir viens. Es arī esmu vēlējusies atrast vienkārši jēgu dzīvē tādā veidā, kādā jēga dzīvē nepastāv. Nav tādas dzīves jēgas, kas būtu viena visiem cilvēkiem. Un viena mana jēga, ko es pati izvēlējos, bija rakstīt un izdot grāmatas. Un tas strādā. Man ir lasītāji, man ir latviski lasītāji, bet drusku arī cilvēki, kas angliski lasa, ja? Bet tas viss neiet tik gludi. Lai cik es neizdarītu pareizās izvēles, mans raksturs īstenībā nav piemērots šim darbam. Viņš ir piemērots grāmatu rakstīšanai. Un ir cilvēki, kur saka, viņiem ir tā vismaz par dažām ir teicis, mīļākās grāmatas, kādas ir. Un tas ir tas, ko es gribu. Man nav mārketinga dotība, tāpēc, ka es negribu. Jūs saprotat? Es gribu rakstīt un izdot grāmatas, bet tāpēc man vajag būt biznesmenai. Bet es nemāku. Un man riebies, un es negribu, un es nespēju sevi piespiest, tāpēc, ka tas iet pretī manam raksturam. Reizēs gribu būt autentiska. Kādā veidā es gribu būt autentiska un piespiest sevi mārketingu taisīt un bāzties visiem virsū ar savām grāmatām, ja man tas riebjās. Un lūdzu, pretruna, kādā veidā es varu izmantot savu gaišredzību, ja es īstenībā negribu to darīt. To, ko man būtu jādara, lai mans grāmatas būtu populārs. Es varu iekārtot sev tādu dzīvi, un viņa tāda ir izveidojusies. Man ir nauda, tas prasa 1000. Tas prasa 1000 izdot grāmatas. Ja es pieskaitu gan latviski, gan angliski. Editoru, printēšanu, vāciņš, formatēšanas programmā, formatēšana priekšā šitām tēm papīra grāmatām, maketēšanā. Viss iespējamais, tas prasa reāli 1000. Un man tie 1000 ir, un es viņus izvēlos tur ieguldīt.
jā, tādā ziņā lūdzu, ok, es dabūju, es izdarīju pareizās izvēles, lai man tā nauda būtu. Es esmu nodrošinājis materiālu dzīvi, kas nav grezna vai kaut kā tam līdzīgi vienā ziņā, tāpēc, ka es vienkārši to visu sagrūtu grāmatās. Bet es varētu to izmantot, ja, lai, piemēram, uzlikt kaut kādus tur mākslīgos nagus, ragus, astis un ko tur visi dara, ja es neeju vispār pie nekādiem skaistumkošanas speciālistiem, šeit sēžu kādā Jurassic Parka humpalu kreklā, tāpēc man vienkārši tas lietas neinteresē. Man vienkārši totāli neinteresē tā greznā dzīve, neinteresē nekāds stulbs zelta pods, vai es nezinu kas, jā. Man piedirsas, man neinteresē tas greznās dzīves, es negribu, tāpēc, ka bieži vien cilvēki saka, ka, viņi ieraug mani un es izskatos, pēc ļoti vienkārši cilvēki, tāpēc, ka es dažreiz sapucējos, bet es tādā gadījumā kaut kādā diezgan lētā gotu stilā, ja, tā kā ar kaut kādiem, nezinu, internetā eBayā dabūtiem kaut kādiem tiem gotu grabuļiem, ja, kādām drēbēm. Es neizskatos, man ir tā nauda, bet man to nevar redzēt, ja. Kas man ir, piemēram, rekurēs mazūras grāmatas, bet es arī viņas nepērku daudz, man ir lasu internetu grāmatu, tā kā internetu grāmatas, cik es esmu gudra. E-grāmatas, tam līdzīgi, visur, kuras to naudu var likt, galvenokārt, jā, savas pašas izdotajās grāmatās. Esmu cilvēks, un ir ļoti grūti izdarīt tās pareizās izvēles, ja pasauli vienkārši, es nevaru izdarīt pareizās izvēles, lai nenotiktu kaut kāds Ukrainas karš. Es nevaru izdarīt pareizās izvēles, lai nenotiktu klimata pārmaiņas, lai nenotiktu sestā māsu izmiršana. Es nevaru izdarīt pareizās izvēles, lai cilvēki būtu jauki cits pret citu. Un tas nav iespējams. Un tur tā lieta, ka man neinteresē ļoti daudzas lietas, ko cilvēki citi dara ar maģiju vai izvēloties tās pareizās dzīves izvēles. Man tā, piemēram, greznība nav vajadzīga. Man nav. Es nezinu, cik man varētu būt miljoni, bet es droši vien ietu iepakties humpulās, man pilnīgi vienalga. Man neinteresēs to izmantot citām lietām. Tas bieži ir saistīts arī, ko mēs cilvēki gribam ar citiem cilvēkiem. Tas sasaucās ar to, kas ir manā, kā es teicu, būtībā, ko es gribēju, bija atrast to, ko es vairs nevaru vecāku un ģimenes mīlestību. Tāda veida, jā. To vairs pieaugšā vecumā nevar izdarīt, bet atrast draugus un gribēt no viņiem daudz vairāk nekā viņi var dot, jo tā mana pieķeršanās un tā mana vēlme pēc kaut kādas atdeves no viņa puses bija tāda kāda pārspīlēta, var teikt. Un cilvēki to negrib darīt, un es taču nevaru viņus piespiest, kādas izvēles es varu izdarīt, lai cilvēki vienkārši uzvestos citādāk nekā cilvēki uzvedās. Nekādas. Tā nepastāv tādas izvēles, ko es varētu izdarīt. Es varu izlikt cik reizes kārtas, un tur var parādīties nezinu kas, un man nekas nepalīdzēs šajā ziņā, tāpēc, ka vienkārši es nevaru ietekmēt ar zināšanu citus cilvēkus. Es viņus varu manipulēt kaut kādā ziņā. Es varu zināt pareizos vārdus, ko pateikt. Es varu zināt, kurš cilvēks man nesīs problēmas. Bet arī tad bieži vien tie bija paši interesantākie, fascinējošākie cilvēki, par kuriem es zināju, ka man beigās sagādās problēmas. Cilvēkiem bieži vien nevajag garšredzību. Daudz cilvēki zina, ka viņi ir saķērušies kaut kādos cilvēkos, ar kuriem viņiem nekad nebūs veselīgas foršas attiecības, bet, tie mīlās un viss, un vajag. Un viņi zina, ka tas nebeigsies labi. Visi apkārt viņiem zina, ka tas nebeigsies labi. Un viņi iet un dara. Un to jau nekāda paredzēšana neizmaina. Un es varu varbūt pat zināt vairāk, es tā patiešām darīšu, tāpēc, ka es gribu, tāpēc, ka tādi ir cilvēki. Mēs darām to, ko mēs gribam, un mēs nevienmēr skatāmies tie ilgtermiņā. Cilvēciskais faktors ir daudz sarežģītāks paredzēšanā, nekā lielākoties cilvēki iedomājas. Viņiem liekas, man tikai vajag darīt tā un šī tā, man viss būs tā, kā man vajag, bet kas mani, piemēram, ļoti nomāca, ir vienkārši pasaule. Vienkārši pasaule tāda, kāda tā ir. Un es nevaru izdarīt kādas izvēles, lai es vienkārši izmainītu pasaules. Es nevaru izmainīt sabiedrības, nevaru izmainīt ļoti daudz ko. Un tas, ko es tiešām gribētu, būtu cilvēki viņu apkārt, bet es viņus nevaru, kā lai es saka, izmanipulēt tā, lai viņi pēkšņi pārvērstos
par kaut ko citu, tas nav iespējams, un es to arī negribu. Es gribu, lai mani pieņem tādu, kāda es esmu, bet es esmu ļoti sarežģīta, un man ir gan īsti neiespējami pieņemt ikdienā ar mani pavadot laiku, jo es esmu ļoti izteikti atšķirīga no vairuma cilvēku, un ja es gribu, lai mani pieņem tādu, kāda es esmu, tu ļoti grūti atrast, un var teikt, gan neiespējami atrast, ko tu, lai es daru. Nav atbildes uz šādiem jautājumiem. Ja cilvēki grib tikai naudu, ja cilvēki grib attiecības, teiksim, vienas attiecības, kurās visi būs čotka. Nu, piemēram, es esmu precējusies ar savu vīru 14 gadus, un, 15, 3 būs, kad mēs esam kopā, precējusies 13. Un, jā, es izvēlējos pareizi, man ir ilgtermiņa attiecības, ko es gribēju. Tas ir viens, ko es zināju, ko es izvēlos pareizi. Vai visi ir mūsu attiecībās bijis perfekti? Nē, tāpēc, ka ne ar vienu cilvēku 15 gadus, jau dažas dienas līdz 15 gadu jubilejai, ne ar vienu cilvēku nebūs perfekti. Nekad. Ne ar vienu. Pilnīgi ne ar vienu. Un, jā, varbūt pasaulē kaut kur sēt atrast kādu cilvēku, ar kuru man būtu, nezinu, kaut kāda vēl izcilāka sadarbība, bet tas cilvēks iespējams dzīvo kaut kur, nezinu, kur, jā, un es viņu nekad nestikšu. Tur tā lieta, ka jo vienkāršāks un skaidrāks ir tās vēlmes, un jo vairāk viņas sakrīt pašam ar savu raksturu, un jo vairāk tas raksturs ir tāds, kas sakrīt arī ar citiem cilvēkiem un ar citu cilvēku vēlmēm. Mēs neesam vienkārši salas, bet mēs nevaram ar pareģošanu izmainīt ne pasauli un citu cilvēkus, jo grūtāk tas viss ir. Un arī zinot, kas notiks, ne jau vienmēr to var mainīt. Cilvēki mums kāpēc iedomājas, ka visu var izmainīt? Nevar. Kas ir lieta, par ko es te bieži runāju, ir, ka es zinu, kas mirs un kad. Vai es varu kaut ko tur izdarīt? Nē. Un ja es varētu, tā ir pārāk nopietna lieta, ko man mainīt. Es to nedarītu. Tāpēc, ka es varētu visādi mēģināt palīdzēt cilvēkiem, bet ne par to, jo es nejūtos, es negribu būt atbildīga par kaut ko tādu un iejaukties tik nozīmīgā cilvēka dzīves notikumā. Un es to zinu ļoti labi par visiem un vienmēr, bet vai man tas palīdz? Es beigās esmu sapratusi, jā. Es ļoti ilgus gadus, vēl pirms laikam pāris gadiem, es būtu teikusi, ka es nezinu, vai es to gribu. Kad jā, es zinu, ka tā man ir vieglāk, jā. Labā lieta, jā, man tā ir vieglāk. Beigās es sapratu, jā. Ok, nāc nāvei un saki man, es gribu, lai tu nāc. Bet ilgi nesapratu, vai es par to gribu vai nē. Jo man bija ļoti skumji. Un iedomājieties, jūs zināt. Un jūs to neko nevarat izdarīt. Un pat ja teorētiski varētu, lai gan es pat nezinu kā, bet pat ja varētu, to nedarītu. Bet nu jā, tas palīdz. Kas ir citas lietas? Es zinu ļoti daudz ko par pasaules uzbūvi, par visumu likumiem, par to, kā cilvēki rīkosies, to, kas ar viņiem citiem notiks. Viens ir jā, tā pasaules uzbūve un likumi, un kad cilvēki grimst kaut kādās ilūzijās par to, un es vienkārši zinu, ka tā nav. Viņi turas pie absolūtām bērnišķīgām, naivām ilūzijām par visumu uzbūvi un pasauli. Es nemēģinu sagraut viņu ilūzijas. Kaut kad senāk es esmu mēģinājusi. Bet es esmu sapratusi, ka tie cilvēki, kuri negrib paši, tik līdz tai atskārsmējam un saprast tās lietas, kā tas viss strādā. Ja viņi negrib paši ieguldīt laiku, praktizējot un nonākt līdz tam, ka viņi zina to, ko zinu es uzskatu, ka lai viņi paliek pie savām saldajām ilūzijām. Viņiem tas droši vien ir veselīgāk, es tā uzskatu. Vai pat ja nav, es nezinu, bet es
Jūs varat, ir cilvēki, kur skatās manu kanālu, kurā šo to pastāstu. Ļoti daudz, ko es nesaku. Bet tas lietas pierādās atkal, un es zinu, ka man ir taisnībā. Senāk, kad bija citi cilvēki, un es nezinu, vai viņi tiešām zināja tās lietas, vai nē, es nezinu, es nevaru pateikt par katru cilvēku. Bet viņa teica, cilvēki nav gatavi saprast, to arī neesi gatavi saprast. Es to varētu pateikt, kas notiks vai kā kaut kas visumā strādā, bet tu sadusmosies, tu nepieņemsi, tu neesi gatava. Vienmēr tas stulbēs. Tu neesi tam vēl gatava, pēc kā man tas ir iebās. Kā man ir iebās kaut ko tādu dzirdēt. Tāpēc es cilvēkiem to nesaku. Es to nesaku. Tu neesi konkrēti gatavs saprast lietas. Kaut kādas. Es to nesaku, tāpēc, ka es zinu, cik pretīgi. Negribas to dzirdēt. Bet tā ir. Es tagad pati esmu tajā vietā, kur bija šie cilvēki, un vienīgais esmu izvēlējusies nelietot šādu veidu valodu. Arī tad, kad mani draugi dara muļķības. Un es zinu, kā tas beigsies. Un es zinu, kā beigsies šīs attiecības, par kurām viņi teikt laimīgi. Un viņi runā tā un šitā tik priecīgi, ja? Es zinu, ka tas viss iet tikai uz sliktu. Es neko nesaku. Ja viņi man neprasa neko nesaku, ja cilvēks man prasa izrīlēt, un tad es izmantoju kārtas kā tādu, es jau iepriekš zinu, visticamāk, atbildes uz tiem viņu jautājumiem, bet es izmantoju kārtas tā kā, lai sazinātos ar viņu garu, lai saprastu, ko man ir vērts teikt. Un arī tad es droši vien izdaru kļūdas. Ar 6 klientiem tas ir vienkāršāk, tādēļ, ka man nav nekādas emocionālas piesaistes liekotēs, es iepriekš jau nezinu, kas notiks. Un tad es vienkārši šīs lieku kārtas, un tad, kas tur rādās, to es saku. Bet, piemēram, redzēt, kā cilvēki dara drausmīgas kļūdas savā dzīvē. Un es zinu, ka tas viss vēd tikai uz katastrofu. Nav viegli. Bet es nevaru katram skraidīt pakaļ stāstot tās lietas. Un pat tad, ja cilvēki man prasa kā viedokli, dažreiz caur, kā gaišardzību, citreiz vienkārši kā viedokli, es nezinu īsti, ko darīt. Ir ļoti, ļoti grūti. Jo šie cilvēki atkal, ja viņi kaut ko grib, viņi nav gatavi dzirdēt, ka to nevajag darīt. Nav gatavi dzirdēt, ka viņiem nekas nesanāks. Un otrs puses atkal man ir tā, ka iespējams arī viņiem tāda mācība, ja tā kā kaut kādā ziņā nāks par labu. Man atkal negribas iejaukties, jo tā ir ļoti liela atbildība. Bet es zinu. Un to ir vienkārši drausmīgi apzināties. Piemēram, man ir labākā draudzene, kuras neesmu nekad satikusi, bet mēs jau vairāk kā gadu esam labākās draudzenes. Sazināmies nākoties ar balsiņām, ar ierakstiem. Un arī ar čatu. Viņa šo te neskatīsies, jo viņa arī tā kā nemākā latviski un mums nav nekāda kopēja paziņa, tāpēc es pieminēšu to. Viņa ļoti gribēja pārcelties uz citu valsti un kaut ko darītu. Un es zināju, ka tas viņai sagraus veselību līdz pat tam, kad iespējams viņa nogalinās. Un klausīties tajā, cik viņa ir priecīga, tāpēc, ka viņai beidzot ir paveicies tikt ārā no viņas ļoti nabadzīgās valsts un pārcelties uz valstu, kas pēdējā laikā, kas vienmēr ir gājis tajā virzienā, bet mums, protams, ir viena valsts, par kuru nekad nevienam nelikās, ka tik civilizēta valsts, kāds varētu ieteikt no Eiropas nebraukt pēc turieni. Es zinām, ka viņa brauc uz to, lai tas beigtos tā.
Un viņam vēl ir dzīve, bet man diemžēl jāsaka vēl. Un tas nav mans pareģojums vairāk. Tas ir tas, ko viņi iesaka ārsti. Un kā var tādu lietu pateikt? Es īstenībā pateicu, jo tas bija pietiekami svarīgi, bet viņa netic tādām lietām vispār. Viņa ir pilnīgi ateistu materiāliste. Un es viņai teicu, es zinu, ka tu man neticēsi, un zinu, ka tu darīsi tā, kā tu gribi, bet es vienkārši šūtos, kas gribu tev pateikt, jo tu zini, ka es ticu tām lietām, un tu zini, ka es ticu, ka man ir pareģošanas spējas. Un viņa teica, ok, labi, es pieņemu, ka tu man tā saki, bet viņa darīja tā, kā viņa gribēja darīt, un bija tā, kā es teicu. Un cik tālu tas aizies, es nezinu, bet prognoze ir tāda, ka es varēšu lietot pagātnes formā. Man bija labākā draudzene. Un, jā. Tā ir pareģošanas ēnas puse. Zināt, kas notiks ar cilvēkiem. Zināt, ka viņiem beigsies attiecības, pie kurām viņi ir tik priecīgi. Zināt, ka viņiem izgāzīsies projekti, kurus viņi tik ļoti grib. Ir bijuši cilvēkiem, kas kaut ko tādu pasaku, un es saku, tas ir tās pienākums visiem iet un stāstīt. Es dažreiz to daru, es teicu, ka es šeit draudzenei pateicu, bet viņi vienkārši netic nekam. Un es viņai neesmu to bāzi uz degunā un teikusi, redzi, es tev teicu, ka tu nonāksi vismaz uz nāves sliekšņa, ja ne arī pārkāpsi drīzumā tam pāri. Vispirms viņai neko tādu neesmu teikusi. Viņa pati man teiks, jā, bija tā, kā tu teici. Un es teikšu, jā, bija tā, kā es teicu, tāpēc parasti ir tā, kā es saku. Arī cilvēki negrib īsti tādu cilvēku, kurš laik viņiem bāzīsies šādā veidā virsmu savā tūmā, tāpēc es to nedaru. Bet sajūta iekšā ir, tas ir tāds ekstremāls gadījums, par ko es tagad runāju, bet arī zinot par mazāk svarīgiem gadījumiem. Es vienkārši redzēju, ka prieks beigsies ar sāpēm ir katru reizi, kad šo cilvēku par to runā un zinu, kāds beigsies, tas ir sāpes man. Jo es varu falšs smaiņu teikt, jā, super, gatavojies savām kāzām. Es zinu, ka tās kāzas nenotiks. Nav forši. Ko tur vispār pasaku par to? Es vienkārši skatīties tieši uz cilvēku naivitāti. Jo tajā brīdī, kad cilvēks izkāpa no tā perioda, man arī bija tas periods. Ai, labais dieviņš, sargaņģelīši, viss par mani parūpēsies, ja tikai es ticēšu šīm te noeģu lietiņām, ja es tur paskaitīšu mantru, ar mani vienmēr viss būs kārtībā. Ja es arī tā esmu kādu brīdi domājusi, un daudzi šajā pašaklāsmes ceļā iziet cauri šim periodam, un tas ir skaists periods. Ir ļoti, ļoti jauki tam ticēt tajā brīdī. Tikai tajā brīdī, kad saproti, ka nenotiek un nenotiek un nenotiek visu laiku tā pasargāšana, nav tā, ka tikai tāpēc, ka es esmu pievērsusies tagad tur pareiziem kaut kādiem eņģeļiem, ka tagad man dzīve būs perfekta, jo daudz cilvēku ļoti tic, ka tā būs. Vai viņi sāk praktizēt kaut to neopagānisko maģiju, viņi tic, ka tā viss ar viņiem vienmēr būs kārtībā. Tā nav. Tā nav. Ir lietas, ko nevar novērst, un ir lietas, ko nevar līdz galam saprast. Man ir arī bijušas zīmes, ka es redzu, ka nāk kaut kas ļoti drausmīgs, bet es līdz galam nevaru saprast, piemēram, mērogu. Man vienreiz bija tā, ka man gadu rādīja, ka kāds cilvēks ir sliktas ziņas un ka no tā cilvēka nāks kaut kas slikts. Bet tā kā es ar acīm neko neredzēju, un tas cilvēks man ļoti, ļoti patika, un ar to cilvēku bija ļoti interesanti, kas man ir pat retums tik ļoti, kā man likās, patiesi vēselisku saite, kas izrādījās psihopātiski mākslīgi izveidot uzticēšanās no manas puses, kur es tiešām jūtos kā pilnīgi muļķi par to. Jo man gadu manī tā kā visi spēki brīdināja no šī cilvēka un rādīja, kas notiks, ja šim cilvēkam uzticēšos. Bet es
negribēju vai nesapratu to mērogu. Man likās, ka tas būs tāpat kā iepriekš. Ka, labi, mēs sastrīdēsimies, labi, man sāpēs sirds, labi, es vairs to cilvēku neredzēšu. Man būs ļoti grūti, jo ļoti patīk šis cilvēks. Bet man tas mērogs, kādā man rādījās tās sludās, viņas bija vienkārši dramatisks, un viņš sāka griezties par konkrētām tēmām. Bet es vienkārši nesapratu, kā viens cilvēks varētu to visu izdarīt. Man likās, tas lietas iespējams nav saistītas. Vai drīzāk es gribēju ticēt, viņas nav saistītas. Man likās, tās lietas notiks tāpat. Un plus būs, kaut kāds tic ar to cilvēku, un mēs vairāk netiksimies, mums būs sāpīgi, blablabla, jā. Izrādījās, ka šis cilvēks sagrāva ļoti daudz kaut ko, es biju uzcēlusi savā dzīvē, un var teikt, ka es īstenībā to zināju. Un es drīzāk sevi mānīju, tā kā, nezinu, cilvēku smadzenes ir sarežģītas, psiholoģija ļoti sarežģīta. Un tikai tāpēc, ka es zināju, ka būs kaut kas slikts saistībā ar šo cilvēku, kā man arī pateikt, piemēram, viss ir ļoti labi un interesanti, un tu esi tik labs pret mani, tajā brīdī, ja. Bet es nevēlos tevi nekad vairs redzēt, tāpēc, ka man rādās sliktas zīmes par tevi. Kā var tā cilvēkam pateikt, ja pilnīgi nekas ar aci nav redzams? Ļoti grūti tās lietas ar brīžiem tā kā reāli izdarīt. Ko tad man teikt? Un citi cilvēki arī apkārt tā kā pazīst. Draugu grupā ir šis cilvēks. Padomās, ka es esmu vienkārši pretieklē, kā ne par ko, jā? Es nezinu, ko var izdarīt. Es ne citam cilvēkam varētu dot padomu, ne es savai īstenībā pagātnes es varu dot padomu, tāpēc, ka es nezinātu, ko darīt, jā. Varbūt neuzticēties kaut kādās dziļākās lietās, kas vispār jau bija kļūda, bet tas palīdz iegūt ļoti daudz ko. Es te pievēršos negatīvajām lietām, lai vienkārši salaustu to stereotipu, ka, ja cilvēkam ir gaišatības spējas, tad vienmēr viss būs super. Ir ļoti daudz lietu, ko es esmu ieguvusi, par ko es nekad neticētu, kā man tas var būt. Un es esmu izdarījusi ļoti daudz pareizo izvēļu, varbūt nepareizu mērķu dēļ, jo mērķis nav tas pēc. Ja mēs uzstādām nepareizus mērķus, tāpatās viss ies slikti, lai cik mums nebūtu tā gaiša dzīve, jā. Atkal daudz, kas ir bijis ļoti labi. Es esmu izvairījusies no lielām problēmām, no lielām sirdsāpēm. Es esmu izdarījis lietas, par ko es tiešām es ne citi nekad neticēju, ka to var izdarīt. Bet lieta jau ir tāda, ka mēs esam cilvēki. Un intuīcija īstenībā ļoti daudziem. Arī tiem, kuriem šķiet, ka viņi nekad neko nezina, tā intuīcija bieži vien ir tie, kas īstenībā priekšā. Bet cik ir grūti īstenībā darīt tās pareizās lietas, kas nāktu ilgtermiņā par labu. Ļoti grūti. Un ļoti daudz cilvēku paši īstenībā zina, kā tas ir. Jūs varat klausīties, jums var likties, ka tas ir kaut kas tā kā no citas dimensijas. Visticamāk tā nav, jo visticamāk jums arī bijušas reizes, kad vienalga, kā jūs to uzskatāt caur psiholoģiju, caur intuīciju, jūs jūtat. Vai jūs zinat, ka tā jūs draugu, kā vienmēr teikt, ka padomājiet no malas, ko jūs draugam teiktu, ja jūs draugs tā darītu. Jūs draugam teiktu, kas tu traks esi? Protams, ka tā nevajag darīt. Bet mēs tāpat darām. Un mēs pat arī tajā draugā neieklausītos, ja tas draugs teiktu, mēs tāpat darītu. Tieši tāpat ir ar gaišu dzīvu. Es tik daudz ko varu zināt, tāpat to daru. Tāpēc, ka esmu cilvēks. Un tieši tāpat ir ar lielāko vairumu to cilvēku, kur arī apgalvo, ka viņiem esot pilnīgi superīgākā intuīcija. Tikai viss tam viņi koši savu pirkstos. Un bieži vien viņi domā, jā, es īstenībā zināju, ka nevajag. Bet mēs daram. Tā nav manas maize. Nav arī nelaime. Bet kopumā vai es uzskatu labāk zināt vai nezināt, nav atbildes.
vai ka es nezinu to otru pusi, kā ir nezināt. Man nav atbildes. Cerams, ka jums ir.